Tātad šajā slaidā jūs redzat attēlotu globusu, kur jūs pieslēdzoties angļu valodai varēsiet noklausīties tekstu latviešu valodā. Kā parasti, mūsu tikšanās notiek platformā starptautiska fonda platformā Dzīvo apzināti. Šovakar pavadīšu laiku ar jums Ludmila Valovaja, ārste, imunoloģe un ģenētiķe augstākās pakāpes. Man aiz muguras jau ir 37 gadi stāža medicīnā, 20 gadi tātad kara slimnīcās sistēmā, un jau sākot ar 98. gadu es nopietni nodarbojos ar ortomolekulāro medicīnu. Un kas tad tā ir par tādu medicīnas sadaļu? Tā ir atjaunojoša integratīva medicīna, un ko tad tā īsti mums papildu dod, kādu iespēju sniedz ārstiem. Šeit ir iespējas dažādas, tātad izmantot pēdējās zinātnes sasniegumus pēdējos un arī izmantot laiku pārbaudītas tradicionālas sistēmas, piemēram, austrumu medicīna, kas ir ļoti interesanta un tai ir ļoti bagātīga pieredze. Uz kā pamatojas ortomolekulārā medicīna? Tās pamatā ir paaugstināšana tām cilvēka organisma naturālajām dabīgajām rezervēm, izmantojot dabīgos produktus, tātad pareizās molekulas. Šodien mūsu tēma ir mūsu imunitāte un atbalsts no Dolai. Kas tad īsti ir imunitāte? Tas nav vairs kaut kāds nepazīstams vārds, to visi pazīst, pat bērni pazīst šo vārdu. Un kā tad palīdzēt sev pašam? Un kāpēc mūs šodien tas interesē, kāpēc šī tēma mums ir interesanta? Jo katrs domājošs cilvēks zina, kā izdarīt tā, lai neslimotu, bet gadījumā, ja nu tomēr atgadās saslimt, tad kā, lai palīdz sev, lai atgrieztos normālā darbspējā? Un tad šodien šī mūsu tikšanās notiek decembrī, tātad ziemā. Un nav svarīgi, cik tad ir grādi aiz loga, bet vienalga ir augsti. Un ir svarīgi tātad nenosalt. Un kas notiek, ja mēs nosalstam, to jūs zinat, mēs to neapspriedīsim, bet vienkārši gribētos atsaukt atmiņā. Man ļoti patīk tāds gabaliņš no dzejoļa Nožavājās cilvēks un tātad apsegšos ar galvu un savu modinātāju uzlikšu uz marta mēnesi. Tā mums, diemžēl, nevar gadīties dzīvē, bet mums vienkārši ir godprātīgi jāpavada šis laiks. Tātad, kas ir vislielākais sasniegums cilvēkam? Kāda ir tā lielākā vēlme būt cilvēkam? Tātad tā vēlme būt veselam. Ko parasti vēl dažādos pasākumos, svinībās novēlu laimi un novēlu tev veselību, un vēlāk kaut ko jau tādu personiskāku. Un kā tāds īsti sanāk par veselību atbild imunitātē? Tad droši vien veselību un laimi starp tiem vārdiem var novilkt vienādības zīmi. Tātad mūsu imunitāte, kas tad tas īsti ir? Tā ir organisma spēja, cilvēka organisma spēja, un, protams, arī dzīvniekiem. Tātad atbalstīt un uzturēt savu bioloģisko individualitāti, lai vienkārši mēs kā homo sapiens, kā cilvēce paliktu uz planētas, neskatoties ne uz kādām epidēmijām. Un ar ko tad nodarbojas imunitāte? No vienas puses tā atpazīst un novērš svešķermeņus, kas ienāk no ārpuses, baktērijas, vīrusus un visādas sēnītes un visu kaut ko lieko. Tātad imunitātei tas viss ir jāatpazīst un jāiznīcina, bet no otras puses mūsu iekšpusē notiek nepārtraukti šūnās dažādas izmaiņas, un šīs te izmaiņas, kuras jo īpaši tādas, kas ir saistītas ar onkoloģiskajām saslimšanām, imunitātei arī šīs ir jāatpazīst un jāiznīcina un jānovada. Ziniet, vispār daba ir ļoti gudra un ļoti zinoša, un lai vai kas notiek,
Pēdējos gados, protams, medicīna ir ļoti attīstījusies, kaut gan arī ir ļoti daudz dažādu interesantu atklājumu medicīnai ir priekšā, bet pats interesantākais. Tātad pirms šī laika, simtiem gadu pirms šī laika notika dažādas epidēmijas, ļoti nopietnas saslimšanas, un it kā principā cilvēce varēja izzust no pasaules kartes, bet izrādās, ir tādi viedokļi, tātad zinātnieki uzskata, ka 5% cilvēku no visas cilvēces visā pasaulē ir tāda ļoti interesanta imunitāte, kas cilvēki šie tātad ir gandrīz veseli. Un apstiprinot šo te viedokli, es gribētu pateikt, 541. gads pirms mūsu ēras, tātad, kad valdīja imperators Justinians, un tas mēris, kas tajā laikā valdīja, tā nosaukums bija Justiniāna mēris, un šis mēris aiznesa miljoniem dzīvību. Protams, tās ir tās ziņas, kuras mēs varam smelties no avotiem, kas ir atrasti, bet tātad aptuveni puse no visas cilvēces apdzīvotības tātad bija nomirusi, bet neskatoties ne uz kādām saslimšanām, mēs te redzam, ka cilvēce joprojām ir palikusi un attīstās. Tātad daba ir paredzējusi tādu situāciju, tādu brīdi. Un tātad vai mēs paši sevi varam attiecināt pie tiem 5% vai 95%. Kaut kādā veidā taču ir jāatbalsta sava imunitāte, lai mēs laimīgi un ilgi dzīvotu. Un tātad šo te vairāku tūkstošu gadu gaitā cilvēku dzīves apstākļi nemitīgi mainījās, un mūsu ķermenis, mūsu organisms, tas tāds, kāds bija, tāds arī palika. Viena sirds, viena saknes, divas nieras un tā tālāk. Tātad visi iekšēji orgāni palika uz vietas. Bet kas tad īsti pamainījās? Apkārt viss kaut kas mainījās, dzīves apstākļi mainījās, orgāni palika tie paši, bet lūk, kas mainījās. Tikai viena vieta notika izmaiņas. Tā ir mūsu imunitāte. Tātad tā imunā atbilde, lai mūs pasargātu, un šī te imunitāte bija pieņēmusi tādu pieredzi, ir pat arī tāds nosaukums kolektīvā imunitāte. Un tad ķersimies pie profilakses. Ja, protams, jūs esat attiecināmi pie tiem 5%, esmu laimīga par jums, bet vai jūs to īsti zinat? Vai tas tā ir? Bet domāsim, ka mēs esam tie 95%, un tad mēs palīdzēsim paši sev. Un imūnā sistēma ir mūsu aizsardzība. Tātad ir imunitāte, bet ir arī imūnā sistēma. Imūnā sistēma ir it kā pavisam maziņa. Tas ir 1 vai maksimāli 2% no mūsu visa ķermeņa. Tie ir aptuveni 700 grami, un tie maksimāli strādā, darbojas pa nakti. To es uzreiz akcentēju. 80% atrodas, un tas jau, to jau mums liecina pēdējās zinātniskās pieredzes, tātad atrodas zarnās, un kāda tātad orgāni imūnā sistēmā ir. Tātad kaulu smadzenes, limfātiskie mezgli, limfātiskie audi un viss kaut kas no visa tā visvairāk atrodams zarnās. Tātad tā visa sistēma kopā nodarbojas ar to, lai izstrādātu speciālus ķermeņus un pretķermeņus, jeb antiķermeņus, kas mūs pasargā. Un kas tad būtu jāatceras? Katram orgānam ir sava imunitāte. Tas arī to mums liecina kaut kādi pārāk seni pētījumi, un ne jau katrs zina, ka katram mūsu organisma orgānam ir sava imunitāte. Ja imūnā sistēma, lūk, tie visi orgāni ir veseli, tad ķermenis arī ir vesels, un tad mūsu organisms pats sevi pasargās no nelūgtiem viesiem. Bet kas tad īsti tam vajadzīgs? Ļoti vienkārši. Šai sistēmai ir jāsniedz tas būvniecības, celtniecības materiāls, tātad no kā to veidot. Jābūt tātad arī izejai. Uz šodienu tātad mēs to saucam par detoksifikāciju, kad mums kaut kas ir jāizvada, un mums ir jābūt pietiekoši daudz enerģijas, lai visi tie procesi organismā norisinātos. Tātad pamata
tādas pazīmes, kas mums liecina par imunitātes pazemināšanos. Neatklāšu jums Ameriku, ja mums uz to norāda, ka cilvēks bieži saaugstējas, kāds nošķaudās, cilvēks saaugstējas, vai ja cilvēks ilgstoši nevar atlapt no saslimšanas, vai ļoti ātri nogurst cilvēks, vai problēmas ar zarnām. Un kāpēc tad mēs to jau ļoti labi saprotam, jo ļoti daudz, kas tur ir saistīts, ap 60–80% ar imunitāti ir saistīts. Arī problēmas ar ādu, alerģiskās reakcijas un dažādas citas reakcijas. Vai ir kādi tādi produkti, kas pastiprina mūsu imunitāti? Protams, tādi produkti pastāv, bet sadalīsim tos 3 grupās nosacīti. Tātad pirmā grupa būs augļi, otrā grupa būs dārzeņi un trešā grupa būs vienkārši medus. Ar medu viss ir daudz vienkāršāk un ar laiku jūs to sapratīsiet. Tas medus, kas ir dabīgs medus, bet jūs zinat, ka šobrīd ir ļoti dažādas iespējas cilvēkiem un ražo gan sintētisko medu, gan arī daudz ko citu un kaut ko ar pusēm atšķaida ar cukuru, bet tieši tas dabīgais īstais medus, kuru mums tieši bitītes sagādā, ja mēs to atšķaidām ūdenī, tad skaitās, ka tas palīdz, un tas ir vienāds līdzīgs ar mūsu asins plazmu. Ar medu tikām galā, tātad tālāk augļi. Es ļoti īsi un ātri nosaukšu tos augļus, bet ātri, ko vēlos piebilst. Tātad vitamīnu skaits, kāds ir noteikts tajos, tas ir domāts tikai svaigos augļos, nevis tajos, kurus mēs paņemam no lielveikaliem, jo kamēr tie samēro to visu garo ceļu, līdz tiek uz mūsu veikalu plauktiem, tad visticamāk tas daudzums, tas vitamīnu daudzums ir krietni savādāks, mazāks. Un otrs, lūdzu pievērsiet uzmanību tiem augļiem, par kuriem es šobrīd teikšu, cik regulāri jūs tos lietojat. Tātad, tie ir visi citrusveidīgie, hurma, granātābols, āboli, kivi, ananāsi, banāni un arī feijoā. Tātad, ja jūs katru dienu kaut ko no šiem augļiem lietojat pārtikā, es priecāšos par jūsu imunitāti. Tālāk dārzeņi. Dārzeņi mums aug uz zemes, tie aug zemē iekšā, un mums šeit būtu jāatceras tādas lietas, kas attiecas uz dārzeņiem. Šobrīd ir spēkā tāds likums, to likumu sauc, tātad dilstošas auglības likums. Domāju, ka tas ir skaidrs, kad mūsu augsnes sastāvs ir jāmaina noteikti, lai mēs atkal varētu iegūt pilnvērtīgu sastāvu, lai būtu ne tikai vitamīni, bet arī minerālvielas. Tās mēs iegūstam tieši no augsnes. Un ko tad mēs varam iegūt no tiem dārziņiem? Tikai to, kas mūsu augsnē ir. Tātad uz dārziņiem, kas ir attiecināms? Tātad sīpoli, ķiploki, dilles, bietas, arī visādi citi dārziņi, un mums ir jāatceras, kāds sastāvs tajos ir, bet par sastāviem tieši mēs šobrīd arī parunāsim. Sastāvi ir tas, kad kaut kādas molekulas ir šo augļu un dārzeņu sastāvā, kuru nosaukums ir nutrienti, tātad barībvielas, kas pasargās mūsu aizsardzību, tātad palīdzēs mūsu imunitātei. Un tad to mēs sadalām uz 3 daļām, 3 grupām. Tie būs vitamīni, tās būs minerālvielas un arī antioksidanti, betaglikāni un burtiski daži vārdi par katru grupu. Kas attiecināms uz vitamīniem? Te viss ir vienkārši. C vitamīns. Es domāju, katrs atceras, kad notiek vīrusu infekcijas, tad visi skrien uz kurieni, tātad izpirkt citronus un visu kaut ko, kas satur vitamīnu C un vitamīnu C kā tādu. B grupas vitamīni. Tātad tie mums būs enerģiju piešķīroši vitamīni, enerģētiķi, tātad imunitātei, kas mums ir nepieciešams, tātad barībviela,
lai tā ieeja būtu un izeja, lai būtu detoksifikācija un lai būtu enerģija tātad ražot. Tātad vitamīni B tie ir mūsu enerģētiķi. Un taukos šķīstošie vitamīni, kas mūs pasargā, jo kur mēs tieši saskaramies ar to visu infekciju un dažādākajām kaitēm un visu kaut ko lieko, kas iekļūst mūsu organismā, tātad caur gļotādām. Un, lai vai kā tas dīvaini nebūtu, pirmajā vietā es šeit izvirzu vitamīnu K, par kuru sāka runāt un izrādīt par to interesi un pētīt to dziļāk, kaut arī tas vitamīns diezgan sen ir pazīstams. Tieši tad, kad parādījās tā Covid epidēmija, bet par to mēs vēl nedaudz parunāsim. Un arī tie paši šķīstošie vitamīni, kas pasargā gļotādas, tātad vitamīns A, vitamīns D, E. Tātad visi taukos šķīstošie vitamīni, bet jo īpaši imunitātei svarīgs ir K vitamīns. Un tagad pievērsīsimies minerālvielām. Tātad, principā, katram organismam ir vajadzīgas visas minerālvielas, bet ir tādas, kuras īpaši svarīgas ir, un tās ietekmē mūsu imunitātes stāvokli. Pirmām kārtām tas būs cinks, un te uzreiz piebildīšu pilsētās, jo lielāka pilsēta, jo cinka deficīts cilvēkiem sasniedz megapolisēs līdz pat 100%. Iedomājieties, no 80 līdz pat 100%. Un ja ilgstoši notiek minerālvielas cinka deficīts, tad notiek kas? Tas noved mūs pie infarkta. Un tātad tā mirstība saistībā ar sirds saslimšanām, cik ilgus gadus jau turas pirmajā vietā, es domāju, šeit nav jāskaidro. Un tātad cinks, ja deficīts ir, tad jau tas deficīts ir izteikts. Tālāk, magnijs. Magnijs ir tāda minerāla viela, kas novērš iekaisumus, pastiprina aizsardzību no infekcijām, un to visu dara mūsu imunitāte, kā jau teicu iepriekš, un regulē arī zarnu darbību, un tur mums ir daudz, kas saistīts ar mūsu imunitāti, un ir vēl arī tāda minerāla viela dzels un dzels. Tātad, ja cilvēkam ir anēmija, tad cilvēks ir ļoti bāls, un par kādu imunitāti vispār varam runāt. Nākamā grupa ir antioksidanti. Šeit attiecināmi ir gan vitamīni, tādi kā vitamīns C, kas ir antioksidants, minerālviela selēns, kas arī ir antioksidants. Ir arī vēl viens spēcīgs antioksidants – melatonīns, kas tiek izstrādāts tikai un vienīgi pa nakti. Un atceraties, es jums stāstīju, ka imunitātei ir svarīgi, kā strādā, lai pilnā jaudā strādā organisms un imunitāte tieši naktī. Un runājot par betaglikāniem, kas tad tas īsti ir? Kaut kur 80. gadu vidū, tātad jau pagājušajā gadsimtā tā sanāk, aktīvi betaglikānus izmantoja Japānā, Ķīnā, Austrālijā. Un kas tad tas īsti ir? Tās ir tādas molekulas, kuras daļa no šūnām ir tātad apvalks ar augiem, un tur atrodas šie te betaglikāni, un tie ir kā aizsardzība šūnām no tā, lai svešaģenti, svešķermeņi mums neiekļūst organismā. Tur, kur būs raugus sēnītes, jo īpaši aktivētas, ja tās ir kaut kur sastāvā kaut kādos uzturu bagātinātājos, tad tur ir betaglikāni, kas ir svarīgi mūsu imunitātei, un ir svarīgs veselīgs miegs. Protams, tas ir svarīgs. Lūk, tas melatonīns, kas mums izstrādājas pa nakti. Pat ja ēdīsiet katru dienu banānus, ananāsus un visu kaut ko, bet ar miegu būs miega trūkums, nu tad par kādu imunitāti, veselīgu imunitāti mēs vispār varam runāt. Un, protams, tādas vienkāršas, banālas lietas, tātad olbaltumvielas, tauki, un olbaltums ir vajadzīgs tātad antiķermenīšiem,
ko mums izstrādā imunitāte, tauki, tātad kam tie ir vajadzīgi. Tauki ir dažādi, ir tādi šķidrie tauki, omega-3 par tiem noteikti jūs arī esat dzirdējuši, kas ir ļoti svarīgi imūnošūnu uzbūvei. Un, protams, šeit mums arī ļoti svarīgs, lai nebūtu lieks stress. Es, protams, arī vēlētos, lai būtu mazāk stresa, bet, diemžēl, nevienmēr tā sanāk. Tas nevienmēr ir atkarīgs no mums, bet jebkurā gadījumā mums ir jāatbalsta savs organisms. Tātad ziema, tas ir periods, kad mums ir deficīts, bioaktīva cinka deficīts. Tas ir minerāls, kas atbalsta mūsu imūnsistēmu, bet šis ir cinks nevis tas, kurš ir metāls, zinat, kā kaut kādi cinkoti spaiņi vai kaut kas tam līdzīgs. Tas ir bioaktīvs cinks, tās ir dabīgās cinka molekulas. Tā ir svarīgākā minerālviela, kā es jau iepriekš teicu. Tā ir daudz dažādas funkcijas imūnsistēmai, ko tad tā dod. Tā tad cīnās ar baktērijām, ar sēnītēm, ar vīrusiem, ar visu to, kas mums pilnīgi nav vajadzīgs, jo īpaši šajā augstajā laika posmā. Tātad tālāk vēl cinks izstrādā hormonu izstrādi. Kādu tad hormonu? Pirmām kārtām tie ir hormoni testosterons. Tātad vīriešiem, lai būtu vesela sperma. Un par ko es teicu, ka cinka deficīts lielās pilsētās, gluži, kā jau teicu, visiem, kas dzīvo lielpilsētās, ir lielākā vai mazākā mērā cinka deficīts, principā gluži vai katastrofa. Un pēdējā laikā, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, ļoti daudzas ģimenes ir tādas, kurām nesanāk tikt pie bērniņa. Un te es neatklāšu nekāda noslēpuma, tā ir patiesība, un pat ne jau sieviešu neauglība, bet ziniet, ka pastāv arī vīriešu neauglība. Tātad nepietiekami daudz, lai rastos jauna dzīve šajā pasaulē, nepietiekami daudz ir aktīvo spermatozoīdu. Bet cinks šeit spēlē ļoti, ļoti svarīgu lomu. Šeit būs atkal atbilde, kāpēc ir arvien vairāk tiek pielietota procedūra eko, un arī aizstājēji mammas tiek izmantotas, un šeit es esmu ieguvusi no speciālista tādu informāciju, kas strādā Amerikā tieši saistībā ar šo te apaugļošanu, kad šodien tā ir ļoti nopietna problēma. Lūk, te mums ir tā cinka svarīgā nozīme. Cinks mums nodrošina arī ādas un matu veselību. Tā ir olbaltumvielu un DNA sintēze. Tātad DNA tie esam mēs ar jums, vai ne? Cinks arī atbild par muskuļu atjaunošanos. Sportisti par to noteikti zina. Pēc smagām nodarbībām, pēc smagiem treniņiem jāatjauno savi muskuļi. Un tie zina, ka biocinks tiem ir ļoti nepieciešams, lai atjaunotu muskuļu. Sniedz atbalstu. Un par to domāju, ka arī kāds no klausītājiem sevi atpazīst. Cinks ir arī ļoti nopietns elements, kas atjauno mums to spēju sajust smaržu un garšu. It kā pandēmija pavisam nesen te mums ir bijusi, un ar ko tā bija atšķirīga, kad mēs zaudējām to spēju sajust smaku un garšu. Tā bija tā principiāla atšķirība, un tieši par to atbild cinks, ja trūkst cinka. Bet cinks kur pārslēdzās? Tas pārslēdzās uz imunitāti tā, lai izglābtu sirdi, izglābtu plaušas, bet bez spējas saost un sajust kaut ko garšu, kaut kādu, bez tā mēs varētu izdzīvot. Tātad sanāk, ka cinks mums arī piedalās arī tajos procesos, kas mums atbildīgi par dzīšanu. Kādam ir tā, kad kaut kāds ievainojums un sadzīst ātri, un šeit atkal ir deficīti, un kādam
Ļoti lēni. Tātad arī pārtikas produkti, kas satur K vitamīnu, par kuru es jau esmu izteikusies, kas ir svarīgs mūsu imūnsistēmai un biocinks, vai kaut kādā veidā izņemot kaut kādu, kaut kādus sastāvdaļas, varam palīdzēt arī no pārtikas precēm kaut kādām? Protams, varam. Kā vitamīns, jo īpaši K2, tātad, ja ir K2, tad tas nozīmē, ka ir K1, 3, 4, 5, 6 un tā tālāk, bet mūs pirmām kārtām interesē K2 vitamīns, tāds gudrs nosaukums menahinols, tas kļuva populārs tieši saistībā ar Covid epidēmiju. Lieta tāda, kad daudzas tādas nopietnas saslimšanas vai izmaiņas sabiedrībā prasa papildu pētījumus un rodas daudz dažādi atklājumi. Un pievērsa uzmanību, ko tad tas dara, tas pasargā no iekaisumiem, tas piedalās arī enerģijas izstrādē, un mēs kļūstam tādi stiprāki un varam vairāk visu kaut ko panest. Tātad tā ir arī mūsu imunitāte, un tas arī ir ļoti svarīgi. Piemēram, tāda saslimšana kā onkoloģija, par ko mēs esam visi dzirdējuši, un tie rādītāji tikai pieaug sabiedrībā. Bet vitamīns K2 novērš tātad onko šūnu rašanos. Protams, ja vien šī vitamīna pietiek organismā. Bez tam tas ir svarīgs arī kaulu un sirds veselībai. Agrāk zinājām tikai ko, tātad, ka vitamīns ir nepieciešams tātad labai asins recēšanai. Tas bija pamat uzdevums, bet vēlāk arī atklājās, ka arī kalcijs, kas dzīvo mūsu organismā, ka tas ir kaulos, nevis artērijās, lai neveidojas kalcināti. Un tātad, kur tas vitamīns K pirmām kārtām ir pieejams? Tātad visādos zaļumos. Viss, kas ir zaļš. Ja mēs runājam par decembri un tālāk janvāri, februāri un tā tālāk, kādi tie zaļumi mums ir pieejami? Tikai no siltumnīcām. Protams, jūs saprotat, kad, ja zaļš, tad būs tas K2 vitamīns, bet kāds tas daudzums būs? Un lieta tāda, kad zaļumos tas vitamīnu derīguma termiņš ir ļoti arī īsts, zinat, arī tie neturās svaigi ilgi. Tātad visi zaļie dārzeņi, gurķi, brokoli un tā tālāk. Tālāk tātad baltie kāposti. Tie it kā ir balti, bet tur arī daudz vitamīns K2. Un domāju, ka kāds arī atceras tādu tējas sēni, kuru mēs audzējām tādās burkās, un šobrīd tas ir tāds skaists nosaukums kombuča, un tur arī ir sastopams K2 vitamīns, un tālāk tātad arī uz ziemai sagatavoti āboli mērcēti, ne vienkārši āboli, bet tieši tādi izturēti, un tad arī tauki, tādi kā sviests, tas ir taukos šķīstošs taukas skābes, un tāpēc tās ir arī svarīgas. Tur mēs arī varam atrast šo te vitamīnu. Un mūs tālāk vēl arī interesē biocinks, lai būtu kopā gan viens, gan otrs, lai uzreiz apēt un iegūst visu, gan vitamīnu K2, gan biocinku. Šeit būs austeres un arī laminārie un arī piena produkti. Arī ļoti labs avots gan vienam, gan otram. Sieri, ja jums nav laktozes nepanesamības, ja zarnas jums ir veselīgas, tad arī no šiem produktiem jūs iegūsiet visu, kas ir nepieciešams. Tālāk cinks un K2 kartupeļi, olas, turklāt ļoti interesanti. Cinks atrodas olbaltumā, bet K2, K vitamīns dzeltenumā. Un ja jūs olu apēdat, tad ieguvāt gan vienu, gan otru. Tālāk. Zivis. Taukainajās zivīs ir vairāk K2 vitamīns, bet cinks ir vairāk sastopams sīkajās dziltiņās. Un man ļoti patīk, ir viens tāds produkts šķidrs,
kurš ir lielākais cinka avots. Tas ir kakao. Un tāpēc es domāju, ka arī šī iemesla dēļ bērniem bērnu dārzos dot dzert kakao. Un jūs arī dzeriet kakao. Un tāda, tā lieta. Kas būtu vēl jāatceras, ka nekādi pārtikas produkti pilnībā mums to deficītu nenovērsīs. Nebūs tā, ka mēs paēdīsim produktus un deficīts novērsts. Nē, tā nesanāks. Šodien mums sanāk tā, kad ir tas likums par dilstošo auglību, tas nozīmē, ka mums ir ļoti maz to vitamīnu, kas ir nepieciešami veselībai un imunitātei. Tie iemesli, kas mums kļūst par imunitātes pazeminošiem iemesliem, tātad stress. Kas tad notiek? Imunitāte pārslēdzas uz nervu sistēmas aizsardzību. Tās ir galvas smadzenes pirmām kārtām, un tad tādā veidā novājinās citi orgāni. Tas ir svarīgi. Tāpēc stress ir pirmajā vietā. Tātad pārtika ar šo te barību vielu deficītu, par ko mēs iepriekš runājām. Tātad arī miega deficīts. Lūk, tas pats melatonīns. Lai jūs saprastu, antioksidantu ir daudz. Katram ir sava iedarbība kaut kāda noteikta tam antioksidantam. Katram ir savs novirziens un savs laika posms, kura gaitā, tas cikls tā saucamais, piemēram, vitamīnam C ir 4 cikli, un tas arī viss. Un tad atkal jāpaņem jauns C vitamīns. Bet kas ir attiecināms uz melatonīnu, tas ir tāds antioksidants, kas iedarbojas uz visiem orgāniem, uz visām sistēmām, uz visām šūniņām. Tas ir universāls antioksidants. Tātad miega deficīts ir attiecināms uz iemesliem, kas mums nomāc imunitāti. Tālāk, tātad aktīva saule. Ja mēs ilgstoši atrodamies saulē, ultraviolets starojums, tā fotonovecošanās ir tas termins. Tātad ādas imunitāte vairs neiztur to ultravioleto starojumu un sākas tātad novecošanās process. Maz kustīgs dzīvesveids no vienas puses ir tas iemesls, bet no otras puses, kad ir pārlieku lielas fiziskās slodzes, ja mēs katru dienu dodamies uz trenažieru zāli un ņirgājamies par savu ķermeni. Tomēr katram cilvēkam, ja jūs neesat profesionāls sportists un nesagatavojaties olimpiskajām spēlēm, tad jānodarbojas ar sportu tieši tik daudz, cik pateica treneris, nevis cik jums liekas. Jo tieši otrādi mēs varam nomākt mūsu imunitāti. Tātad arī par kaitīgiem ieradumiem es laikam te nestāstīšu, viss ir zināms, tātad dzert un smēķēt. Tātad, kā agrāk teica, sāku dzert, smēķēt un runāt vienlaikus. Tātad ilgstoša badošanās. Ilgstoša, tad ko tas mums nozīmē? Tad rodas kolosāls stress priekš imūnsistēmas. Imūnsistēma nesaprot, kāpēc nenonāk organismā barībvielas un organisms nesaprot neko, un tad dažādas tās diētas, jo īpaši monodiētas, kas tad ir tās monodiētas, ka tāds šaurs novirziens, ka organisms kaut ko iegūst, bet nesaprot īsti ko, vispārējais trūkst. Mēs būtu arī tādas diētas, kur nav pietiekams olbaltumvielu daudzums, un kas tad ir olbaltumvielu trūkums organismam? Imunitātei ir nepieciešamas olbaltumvielu. Un tad tālāk imunokorektori. Jūs esat dzirdējuši šo vārdu noteikti. Un kas tad īsti tas ir? Tātad tas ir tas, kas koriģē imunitāti. Tās ir mūsdienu medicīnā, farmakoloģijā tādas vielas, kas ir atrodamas. Un ir tikai 2 imunokorektori. No vienas puses tie ir stimulētāji. Un ko tad stimulētāji dara? Man daudzi jautā, ar ko tad pacelt imunitāti, kā to uzlabot. Tātad stimulētāji, tie pastiprina imunitāti. Un otrs tips ir supresori. Tas ir tas, kas pazemina, nomāc imūnoreakciju, vai tādi ir vajadzīgi? Jā, tie ir vajadzīgi, jo īpaši nepieciešami, ja notiek transplantoloģijas process, ja ir autoimūnās saslimšanas un arī alerģijas, tur tiek izmantoti supresori.
Bet starposmas starp stimulētājiem un supresoriem, diemžēl, šodien aptiekās mēs neatrodam. Ir deficīts. Diemžēl nav. Bet tātad augu izcelsmes izejvielas, tā ir daba, tām var mums sniegt tieši imunokoriģējošo efektu, un tas ir ļoti interesanti un ļoti svarīgi. Tādi augi, jo īpaši, kas aug savvaļā, relikta augi, tādi, kas vispār pastāv miljoniem gadu, tiem ir vispārīga un absolūta imūnā sistēma, tie ir izgājuši cauri visam un tie ir pasargājuši sevi. Tātad tie ir augu izcelsmes, tās ir tādas šūnas un molekulas, kas neļauj mainīties mūsu ģenetiskajam kodam, un tas ir ļoti svarīgi. Un šeit tie uztura bagātinātāji, un tas ir tas, ko mēs iegūstam no augu izcelsmes izejvielām. Tās ir vienīgās tādas vielas, kas veido dabā to līdzsvaru, kas no vienas puses līdzsvaro, kur mums ir notikusi nomākšana, vai otrādi pazemināti līdz normai, tur, kur mums notika šīs funkcijas paaugstināšanās. Tas ir tas, kas ir vienkārši lieliski. Tātad šie te imune korektori paši pa sevi koriģē. Tātad, māte daba. Un ko tad mums piedāvā Duolife? Šis ir tāds interesants komplekts sets, kur pirmajā vietā ir proimmuno. Pats nosaukums, par ko mums jau pasaka, ka sastāvs ir vērsts uz to, lai atbalstītu mūsu imunitāti. Tas ir tāds mūsdienīgs sastāvs, 100% dabīgs sastāvdaļas, un Duolife, tātad advanced formula, kas ir nokomplektēta. Tātad tā es to saprotu. Kad tā nav kaut kāda viena viela, bet komplekss. Un ko es ar prieku paziņoju? Tātad ar klīniskiem apstiprinājumiem. Un tas ir vienkārši izcili, lieliski. Tas ir sapnis. Klīniski apstiprināts ir šis sastāvs. Tā sastāvā ir tātad pirmais patentēta formula, B vitamīna patentēta formula. Un kas tad tas ir? Tie ir flavonoīdi, tie ir augu izcelsmes tādas molekulas, kuras ir iegūtas no Japāņu pagodas koka ar augstu biopieejamību un augstāko uzsūkšanās spēju. Tātad kaut kas, kas mums kā savs ienāk iekšā, uzsūcas. Un ne tikai atbalsta imunitāti, imunoreakciju, bet ir arī vēl atsevišķi novirziens šim te Japāņu pagodas kokam. Tas ietekmē arī elpceļus. Vēsturiski tas tika izmantots, šāds sastāvs, šī koka sastāvs. Un attiecīgi elpceļi tiek pasargāti no vīrusiem, mazina iekaisumus, un vīrusi kādi? Gripa vīrus, arī elpceļu vīrus, herpesa vīrus, pirmā tipa. Un šeit, lūk, mums ir māte daba. Otrs patentēts sastāvs, klīniski apstiprināts, proimmuno, tas ir. Tagad es domāju, ka jūs to atpazīsiet un uzzināsiet, jo iepriekš esmu stāstījusi inaktivētas raugu šūnas. Ko tas nozīmē? Tie ir betaglikāni tātad. Un plus vēl organiskais biocinks, iedomājieties, cik tas ir lieliski. Propolis, zaļais propolis, kas ir tieši medus produkti, par to es arī jau iepriekš esmu ieminējusies, un vēl arī tas nav viss. Tātad salvejas saknes ekstrakts. Un vēl viena ļoti interesanta sastāvdaļa tādas molekulas apegenīns C, kuru mēs iegūstam no greipfrūta.
un tas pastiprina antioksidantās spējas, neutralizējot brīvos radikāļus un arī stimulē testosterona sekrēciju. Un tātad šis mums nozīmē, ka ir veselīga sperma, tātad būs veselīgi bērniņi un mūsu cilvēku dzimta turpināsies. Un, protams, ja jau šī ir kapsulu forma, tad šeit ir arī inulīns no cigoriņiem, kas papildu stimulē normālu zarnu mikrofloras darbību, tātad pastiprinot tās peristaltiku, un pats inulīns, lai jūs saprastu, tas ir prebiotiķis. Tātad prebiotiķis ir kaut kas tāds, kas baro, tātad tā ir barība viela zarnu mikroflorai. Tālāk sastāvs mums ir alveja, aloes. Tātad šis ir dabīgs pretiekaisuma sastāvs, domāju, daudzi pazīst šo nosaukumu, 100% dabīgs sastāvs. Tātad meksikāņu alveja šeit ir sastāvā, satur betaglikānus, aizsargā šis sastāvs mums visas gļotādas organismā un darbojas uz visām gļotādām kā imunokorektors, netiešas iedarbības imunokorektors. Tātad ir tādi, kuri tiešā veidā iedarbojas, ir netiešas iedarbības imunokorektori. Kas tad tie ir? Tātad imunoglobulīna A izstrāde. Tās ir mūsu tādas molekulas, tādi robežsargi, kas atrodas uz visām gļotādām, un tie pirmajām kārtām satiek un atpazīst vai apstādina, aptur kaut ko, kas ir tātad liekas, kas nokļūst mūsu organismā. Un kur tad notiek šī aizsardzība? Elpceļos pirmām kārtām, kur var nokļūt viskaut kas no gaisa, dažādi kairinātāji un arī dažādas ķīmiskās vielas, kuras arī ir kā svešķermeņi, un arī attiecīgi tātad no atmosfēras tas viss var nokļūt, un arī smago metālu sāļi. Šeit tātad mums notiek aizsardzība. Tālāk kuņģa un zarnu trakta tātad gļotādas alveja iedarbojas tā, ka iekļūst jau iekšā, un tas tātad mums izkustina vāji darbojošos žultspūsli, bet ar žultīm mums no organisma iziet ārā toksīni, to mēs no detoksa jau visu zinām. Tātad dažādas citas jau atstrādātas vielas, tādas kā holesterīns, hormonāla izārdījuma produkti, jo savādāk tie netiks izvadīti, ja netiks izvadīti pareizi, tad tie uzsūksies atkal un atkal, un tas var mūs novest pie autoimūnām saslimšanām, tātad kuņģu un zarnu trakts mums te darbojas, tad mums ir vēl arī urīna un tātad ceļi dažādi, kas mums šeit arī sniedz atbalstu. Alvejas sastāvā ir fitoremediātori, kas mums veic sanāciju, jeb attīrīšanu un atveseļošanos visam organismam no molekulām un arī no tiem smagajiem metāliem, un vēlreiz par beta-glikāniem, jo aloes šeit ir liels daudzums to, tie aktivizē imūnosistēmu, pastiprina aizsardzību no vīrusiem, baktērijām un uzlabo zarnu darbību. Un lielisks jaunums palēnina cukuru uzsūkšanos. Šodien tā ir tāda smaga cīņa ar cukuriem, vai ne? Tātad Regen Oil vai Liquid Gold, tātad šķidrais zelts, 100% uztura bagātinātājs, kas ir iegūts no 13 tātad eļļainiem augiem. Tātad no tiem augiem ir iegūta eļļa, un tā ir nerafinēta, tātad augstas spiešanas eļļa. Un papildu šeit ir pievienotas tādas molekulas, dabīgas izcelsmes tādas lietas kā vitamīns K2, un tagad jūs jau saprotat, par ko mēs te runājam,
Un dabīga izcelsme šim vitamīnam ir no kurienes? Tātad no Japānas natto, kas arī pakļāvās fermentācijai. Tātad fermentācijas ceļā tika iegūts. Un pievienots ir arī taukos šķīstošs D3 vitamīns, arī tātad augu izcelsmes, un tātad šķidrās eļas, tām ir raksturīgas tādas lietas, kad tās visas satur dažādas omega formulas, tātad polinepiesatinātās taukskābes, omega 3, omega 6, omega 9, un kad man uzdot jautājumu, kam ir vajadzīgs omega 6, jo omega 3, omega 6 un omega 9 vienkārši ir tātad augu tauku sastāvos. Šeit man palīdze nošķaudījās un visu to apstiprināja. Un ļoti svarīgi šeit ir. Nav jau vienkārši tā, ka paņēma augus, kas satur lielu daudzumu eļu un vienkārši to eļu izspieda. Nē, šeit ir ļoti svarīgi, lai tās eļas būtu no augiem iegūtas tādā veidā, lai būtu izturēts un ievērots tas tā proporcija, kāda ir nepieciešama mūsu organismam, omega 3, omega 6, 9, tātad tas ir 1:3 un pret pusotru. Un ko tad tas īsti nozīmē? Tas nozīmē, ņemot vērā, ka tās visas 3 omega, tad pirmām kārtām par omega 9 mēs paši to varam sintezēt, bet tur jebkurā gadījumā šajā sastāvā tas ir. Ne jau visiem pietiekoši daudzums sintezējas, tātad 3 hormonu veidi, kas piedalās tātad gan omega 3, gan 6, tātad omega 6 piedalās hormonos, kas izsauc iekaisumus un sāpes, bet omega 3 tieši pret iekaisumiem un pret pietūkumiem un noņem sāpes. Bet tieši tādā gadījumā, ja būs noteikta tā proporcija, omega 3 viena daļa un omega 6 3 daļas. Un tā unikalitāte šim sastāvam ir tieši tāda, ka šeit ir viss tātad izvēlēts tieši tā, kad kā vajag. Katru sastāvu nevar vienkārši ņemt no griestiem. Šeit ir viss tieši tā pielāgots kā vajag. Un ko vēl es šeit svaigu tādu vēlētos piebilst? Netik sen Cīrihē notika medicīnas konference, un šīs konferences laikā bija tāds interesants ziņojums, kurā tika nosauktas 5 molekulas, un ņemot vērā, kad es nodarbojos ar ortomolekulāro medicīnu kopš 98. gada, tad es visam tam sekoju līdzi. Bija nosauktas 5 molekulas, kuru deficīts izraisa novecošanos un pātrina novecošanos. Omega 3 ir viena no 5 molekulām, kuras nosauca par vecuma molekulām, un šī konference nosauca šo molekulu kā pirmo. Un, ja mēs runājam par D3 vitamīnu, kas šeit mums ir pievienots, tas ir neaizstājams palīgs imūnsistēmai, ja notiek iekaisuma procesi augšējiem elpceļiem, tātad, ja šeit ir problēmas ar mūsu imunitāti, un tas pastiprina antisēnīšu imunitāti, tātad tas nav vienkārši tāpat cīnīties ar sēnītēm, un tātad šeit ir tā antisēnīšu imunitāte, tā ir hormonu sintēze, un tie ir veselīgi muskuļi. Un kas būtu jāatceras un kas būtu jāzina? Ļoti īsi, kāpēc šajā uzturu bagātinātājā ir gan D3, gan vitamīns K2? Viena no D3 vitamīna funkcijām, tātad kalcijs, kurš nonāk organismā, un vitamīns D3 kalcijs paņem no asinīm. Kalcijs to. Un, ja kalcija nav pietiekoši daudzums, tad šis D3 vitamīns, uz ko es tātad tiecos, ko es vēlos pateikt, jo ir tāda moda uz vitamīniem, un kad ir pārāk daudz vitamīna D3 arī. Un, ja molekulām asinīs nepietiek kalcija, tad D3 vitamīns paņem no kauliem. Jūs saprotat, kur ir tā lieta? Un tādas te blēņas notiek. Bet K2, kāpēc tie ir kopā šeit? K2 un D3.
Un K2 kā reiz saista šo te D3, lai viņš nepaņem kalciju no kauliem, bet otrādi, lai novadītu kalciju uz kauliem iekšpusē, nevis ņemtu no kauliem, bet uz kauliem novadītu. Un tad nebūs tādu problēmu, jo šodien ķirurgiem ir ļoti daudz tādu problēmu, ka rodas kalcināti ļoti lielos daudzumos. Un kāpēc par šo eļļu es tagad tik daudz stāstu? Jo augstajā gada laikā mums ir saules deficīts, bet saule mums ir tāds dabīgs D3 vitamīns, kuru mēs iegūstam no saulītes, un šobrīd saulītes mums nepietiek. Viss kārtībā. Tātad tālāk vitas C, tātad koncentrēta enerģijas deva. Ko nozīmē koncentrēta? Tas nozīmē, ka šeit mums ir jāatšķaida 100% dabīga no augu izcelsmes un sastāvs tāds, kurš mums no dabas ir nācis, kas ir ļoti svarīgi. Ziniet, ka šobrīd vitamīns C to visi pazīst. Un ar ko tātad kādus uzkrājumus visi veids? Tātad vitamīnu C, citroni dažādi un no aptiekas vitamīns C. Un lieta tāda, ka vitamīns C, tas ir sastopams dabīgs un ir arī sintētisks analogs. Un dabīgās vitamīna C molekulas, to nosaukums ir herāla jeb dabas tīrība. Tātad izomēra kreisās aprites molekulas, bet sintētiskās ir labās aprites molekulas. Un tātad mūsu organisms atpazīst kuras, protams, savas dabīgās kreisās aprites. Tas ir tāds knifiņš tieši šai formulai. Un mēs vitamīnu C paši nevaram sintezēt, mēs to iegūstam tikai no pārtikas, no dabīgas izcelsmes pārtikas, un kā reizi vita C sastāvā šeit ir 100% dabīgs sastāvs, kā reiz kreisās aprītas, kreisā izomēra molekulas. Un vita C sastāvā, izņemot pašu vitamīnu C, ir tātad augu fermenti, vitamīni, tātad kādi vitamīni? Vitamīns K2, B grupas vitamīni, tā ir enerģija, un E vitamīns, kas ir skaistuma vitamīns, minerālvielas, cinks, par to mēs zinām, kā tas mums iedarbojas, magnijs, un par to mēs arī esam dzirdējuši. Un tālāk vēl pateikšu, ka tā ir otra molekula, kas aizkavē novecošanos, par ko nesen Cīrihē konferencē stāstīja. Tātad jau par 2 molekulām pastāstīju. Un tas, protams, ir arī kalcijs tur sastāvā ir. Tas kalcijs, kas mums ir nepieciešams, saprotat, kurš uz šodienu arī ir pietiekami daudziem cilvēkiem, jo īpaši gados vecākām sievietēm, kurām notiek fizioloģiskas izmaiņas organismā un ir kalcija deficīts. Tātad vitamīns C, tas ir savā ziņā arī antidepresants. Kāpēc? Jo stresa laikā vitamīns C izārdās nekavējoties, bet mēs to paši nevaram sintezēt. Tātad mums nemitīgi tas jāuzņem. Bet jautājums kāds? Labāk dabīgas izcelsmes. Vitamīns C, tā ir ādas veselība, matu veselība, tas ir locītavas, jo tas arī ir kolagēna sastāvā, tā ir redze, tā ir nervu sistēma. Vitamīns C nervu sistēmai obligāti ir nepieciešams. Arī sirds un asinsvadu sistēmai, hormonālai sistēmai. Un vēl vitamīns C piedalās sintēzē, tādā ļoti interesantā sintēzē, glutamīna sintēzē, bet glutamīns ir tāda interesanta molekula, kas mums ir būvniecības materiāls olbaltumvielai un arī atbalsts zarnu darbībai normālai un arī atjauno muskuļus. Iedomājieties, viena tāda saulaina pudelīte un cik daudz jautājumu uzreiz atrisinām. Probakteriāli.
Tātad mūsu tajā sastāvā komplektētā ir pēdējā formula, kas ir patentēta, arī patentētā iepakojumā ar 2 savstarpēji papildinošām kapsuliņām. Es domāju, ka šajā attēlā to var labi redzēt, ka šeit ir 2 konteineri. Pirmajā konteinerā ir simbiotiķis, un kas tad ir simbiotiķis? Tas ir tāds dubults sastāvs, kur ir prebiotiķis, tas ir šķīstoša frakcija šķiedrvielām, akācijas šķiedrvielām, un vēlos jums te pateikt, ka, kad es esmu dzirdējusi no vienas dāmas, kad, lūk, mums prebiotiķis ir tāds, kurš satur tik un tik miljārdus, bet es jūs lūdzu, prebiotiķis. Tā ir barošana priekš mikroorganismiem. Nekādos miljārdos prebiotiķi netiek skaitīti, bet probiotiķis, kurš ir otra daļa šajā simbiotiķī. Un šeit tas jau ir probiotiķis, un šeit ir runa par konkrētiem mikroorganismiem. Tie ir 9 miljārdi koloniju veidojošu vienību, kuras, kad ir piestādītas 2 grupas, kur ir 8 miljārdi, tie ir bakteriāli štami, kas ir liofilizēti, tātad izžāvēti, un 1 miljārds dzīvi, tātad par to mēs jau esam runājuši. Tas ir pirmais tas konteiners, tātad tur atrodas kapsulas, simbiotiķis, tātad pašas labās baktērijas un to barībvielas priekš viņām šajā konteinerā ir. Otrais konteiners ir postbiotiķis, tātad, kad jau mikroorganismi ir nokļuvuši tur, kur nepieciešams, tad kaut kam ir jāsniedz atbalsts arī tiem. Un tajā postbiotiķī, tajā kapsulā ir tātad sviestskābe un nevis vienkārši sviestskābe, bet mikrogranulas, kas pasargā un baro epitēliju, tātad zarnas, lai uzlabotu zarnu barjeru funkciju. Un paši konteineri pa sevi, tiem ir 3 posmu aizsardzība no mitruma aizsardzība, tātad arī no gaisa aizsardzību un no gaismas aizsardzību. Un tas viss kopā nodrošina stabilitāti, lai arī tie mikroorganismi izdzīvo garantēti uzmanību 24 mēnešu garumā, bez turēšanas leduskapī. Šis ir satriecoši. Un vēl viens, kas ir ļoti interesanti, pašas kapsulas. Tātad tas apvalciņš, kas ir arī ārpusē, tās kapsulas nodrošina aizsardzību no kuņģa sulas iedarbības. Tātad, kad kapsulas mēs norijam, kas tad tur mums ir kuņģa sula, un kapsula pasargā to tālāk nonāk no kuņģa uz 12 pirkstu zarnu, un tur ir tātad arī aizsardzība no žults. Un tad pašas kapsulas, vienlaikus uzņemot vienu kapsulu no viena konteinera un no otra konteinera, mēs to uzņemam, un ir tāds jēdziens, tātad atlikta iedarbība, un tātad šo sastāvu atklāšanās izeja notiek pēc 90 minūtēm, pēc pusotras stundas, tātad viennozīmīgi viss ir pasargāts, kamēr viss ir gājis to savu ceļu, viss ir nogājis tur, kur vajag, tieši uz zarnām, un tur sāk iedarboties tieši tur, kur vajag, un tieši zarnas sāk būt veselīgākas un sāk atveseļoties. Un izrādās, kad zarnas ir tiešā veidā saistītas ar galvas smadzenēm, un tas viss kanāls uzreiz iedarbojas un atveseļojas, un arī imūnsistēma mums strādā, kas ir lielā procentā atrodama tieši zarnās, un šis viss sastāvs, kurš nav vienkāršs sastāvs, tas ir ar klīniskiem pētījumiem apstiprināts sastāvs, kas tie pētījumi tika veikti vairāki simti, un tas viss atbilst ārstniecisko vielu sastāvam. Un kad es dzirdu, kad
netiek veiktas nekādas pārbaudes, nu vienkārši ir jāsako līdzi. Kad cilvēks kaut ko apgalvo, tad vienkārši ir jāzina, par ko tu runā. Nu, tātad šeit tas viss mums ir mūsu priekšā, viss mūsu komplekts, viss, ko mēs esam izrunājuši, Proibuno, Immuno, Aloes, Regen Oil, Vitace, Probactiliardi. Tas ir unikāls sastāvs, nav par kaut ko atsevišķi jādomā, vienkārši ņemat visu uzreiz un uzlabojat savu imunitāti. Uzreiz ne tikai paaugstināt savu imunitāti, bet palīdzat savai imunitātei, un organisms pats tiks skaidrībā, kur kas ir jāpaaugstina, kur kas ir jānomierina, un visu informāciju jūs varat iegūt gan Facebookā, gan Instagramā. Pilnīgi visur, kur vien ir iespējams, jebkurš jautājums šeit, un šeit ir sastopami gan speciālisti veselības jomā, gan skaistuma jomā un kosmētikas jomā, speciālisti, kas ir saistīti ar biznesa pasauli no Duolef. Duolef piešķir tādu unikālu iespēju uzlabot savu iespēju un arī finansiālo veselību. Un tātad pateicība visiem un katram, kurš ir noklausījies šo lekciju līdz beigām, un katram, kurš klausīsies, un es noteikti zinu, ka liela grupa klausīsies, jo es zinu, ka Ukrainā ir nopietni traucējumi ar elektrību, ne jau katrs varēja pieslēgties. Tātad komanda, mūsu tīms, kas mums palīdzēja šodien tikšanās laikā, ir Aleksejs, Natālija, Linda un Liza, kas palīdz mums arī, lai mēs varētu noturēt šādus pasākumus. Arī tulkam Natālijai paldies. Fondam Dzīvo apzināti pateicos, protams, un ja nebūs grūti, tad arī man liels paldies. Jums nebūs grūti, bet man būs patīkami, kā mēdz teikt blogeri. Tāpēc līdz jaunām tikšanās reizēm novēlu jums veselu